Mans vārds ir Artis, esmu filosofs un vēlos būt ietekmīgāks. Ļoti labi, jūs esat pareizajā vietā, man sauc Rais, esmu influenceris. Es kā influenceris pelnu naudu, brutāli reklamējot produktu vai iesaistot viņu kaut kā savā saturā, vai filozofiem ir tāpat? Nav gan. Mēs pelnam naudu ar runāšanu, rakstīšanu, jā, kaut kādām domām, idejām. Jā, šis viss izklausās ļoti tā, tas ir tas gudrais gals. Pietrūks jautrības. Jā, jo sociālajos tīklos tas galvenais ir parādīt savu dzīvi kā vislabāko dzīvi. Ja tu gribi būt veiksmīgs komunikators, tu visu laiku ir ar tiem cilvēkiem jāiesaistās. Man tas sagādā vienkārši ciešanas. Kur ir šī brīža populārākie filozofi? Tādā veidā, kā Taylor Swift ir populāra, tādā filosofija nevar būt populāra. Zini, kas varētu būt lasīt? Lasīt ir grūti mūsdienās. Ja mēs to visu pārvērš tādā klausāmā formātā, tas jau būtu labi. Tas jau būtu daudz labāk. Ja vēl tur uzlikt subtitrus. Filosofija īsti neder. Tehniski jau to var izdarīt audio grāmatā, bet tas būtu diezgan nomācoši. Tā problēma vienmēr ir, kā nopelnīt vairāk naudu, darot to, kas tev, piemēram, patīk. Jā, bet tā pasaule nestrādā. Tāpēc īstenībā ir ļoti grūti to pasniegt. Es tagad pats īstenībā nezinu. Vai tu ej tajā komerciālajā vai tu ej tajā dvēseliskajā.